Kāpēc Cēsu alus grib sačakarēt Valmieru mūžu? Tagad būs kārtējais vairumtirdzniecības mēsls, vēl viens kļurūdens. Būs tas pats, kas ar Piebalga salu. Cēsu alus tirgojas Krievijā? Labdien! Šodien esam Valmieru mūžā, lai apspriestu pēdējā laika karstāko ziņu, kas neatstāja vienaldzīgi nevienu. Komentāri ripoja, ka nu tikai. Izrādās, ka Valmieru mūžas un Cēsu alus vadība nav zinājusi to teicienu, ka nevajag lasīt par sevi komentārus. Viņi izlasīja un nolēma pārtraukt tādu latviešu tradīciju, izlikties, ka ir beigti un nerunāt. Viņi nolēma, ka vajag parunāt. Tieši tādēļ man šodien ir piebiedrojušies divi ļoti svarīgi cilvēki. Evija Grīnberga, Cēsu alus valdes priekšsēdētāja, un Aigars Ruņģis, Valmieru mūžas alus saimnieks. Tad ķersimies pie komentāriem un tādiem akūtākajiem jautājumiem. Pirmā daļa. Uz redzēšanos kvalitāte bija jauki ar tevi, ja iespējams, atbalstīšu noteikti citas mazākas darītavas nākotnē. Ļoti bēdīga ziņa. Valmieru mūža bija pēdējais no klasiskajiem lāgera alus ražotājiem. Nu jau bija palicis pēdējais, ko manas garšas kārpiņas spēja izbaudīt un atzīt par labu esam. Tagad visticamāk tā būs ūdeņaini atšķaidīta susla. Vēl viens kļurūdens būs. Nav saimnieka, kas savu zīmolu noturētu. Sliktas ziņas. Āmen. Celmlauzim un numuru 9, lai klāt viņi neskaras. Nav garšīgāku bezalkoholisko alu par šiem. Nebiju alu dzērus gadus 15. Beidzot atradu izcilas garšas un visticamākais tūlīt atkal tās pazaudēšu. Nu nevar liela ražotava uzražot to, ko spēj mazā. Žēl par šo ziņu. Nu ko? Vēl varam paspēt izgaršot. Drīz varēsim tikai atstāstīt, cik labs bija Valmieru mūžas alus. Kāda vēlna pēc tik baudām bija visi Valmieru mūžas smeķi, tagad būs kārtējais vairumtirdzniecības mēsls, nevajadzēs zaudēt savu kvalitātu un brendu. Drīzumā jau gaidāms Valmieru mūžas light, Valmieru mūža ar aveņu UTT ogu garšu. Un noslēgumā, nu viss. Valmieru mūžas alus pievienojies mizu aliem. Mizu alus ir pirmo reizi es tādu lasīju un dzirdēju. Evija, sāksim ar tādu, ir dzirdēts, ka Cēsu alus sauc par mizu aliem? Nu, ir dzirdēts, par cik es arī esmu lasījis komentārus, bet jāatzīst, man tāda garša pieredze līdz šim nav bijusi. Es nezinu, kā tas garšo. Ok, te mēs jūtam tādus, to sajūtu no ziņu lasītājiem, ka lielo ražotāju alus kvalitāte ir tāda čābīga. Kā tad ir? Tur taisa no pulveriem, cik es saprotu Cēsu alu, jā? Zini, Jāni, mana darba vieta atrodas tieši tur, kur katru dienu mums piebrauc vismaz vairākas mašīnas ar graudiem. Godīgi sakot, es nezinu tādu alus gatavošanas metodi. Parādiet, kur var uzražot alu no pulverīša. Es nezinu. Paldies, Aigar. Tu esi teicis, ka nekas nemainīsies, receptes nemainīsies, ražošanas tehnoloģija nemainīsies. Kā tu to nodrošinās pēc tam, kad tu vairs šeit nebūsi ikdienā katru dienu? Nāks paslepus kaut kur pa logu lūrēt un Evijai pēc tam rakstīs e-pastus dusmīgus? Tā kā man vispirms vēl liels prieks, ka ir tik daudz satraukti prāti. Tas nozīmē, ka mēs kaut ko esam darījuši pareizi, ka cilvēkiem tiešām rūp. Un Cēsu alus jau neaprīja Valmieru mūžu. Lielais amata brālis neaprīja mazo amata brāli. Cēsu alus kļūst par Valmieru mūžas alus īpašnieku, un Valmieru mūžas alus arvien paliek kā sijā. Valmieru mūžas alus patstāvīga alus darītava šeit Valmieru mūžā. Līdz ar to pats svarīgākais, ka Valmieru mūžas alu turpinās brūvēt šeit Valmieru mūžā. Izmantos tās pašas receptes kā līdz šim, izmantos tās pašas sastāvdaļas kā līdz šim. Un arī Valmieru mūžas arī cilvēki, tie, kas šeit strādā, turpinās brūvēt šeit pat Valmieru mūžā. Tāpēc mans uzdevums šobrīd ir palikt Valmieru mūžā tik ilgi, cik nepieciešams, lai šo pārēju nodrošinātu, lai tiešām arī amatbrālis kaimiņos Cēsīs izprastu, ko mēs darām tā, jo redzot to, kad alus cienītāji tik ļoti novērtējuši Valmieru mūža garšu, protams, ka visvienīgais saprātīgais veids ir to visu saglabāt, un to mēs arī darīsim. Lasot komentārus, es uzdošu tādu ļoti svarīgu jautājumu. Kāpēc Cēsu alus grib sačakarēt Valmieru mūžu? Jo izlasot komentārus, ir sajūta tāda, ka tas ir jūsu tāds mērķis, ar ko jūs nopirkāt
Valmieru mūžu, lai to sačakarētu? Pirmkārt, pavisam vienkārši atbildēšu, mēs negribam sačakarēt Valmieru mūžu salu. Okay, labi. Otrakārt, mums ir nenormāli svarīgi saglabāt Valmieru mūžu ražotni šeit, lai noturētu gan kvalitāti, gan to pašu garšu, kas līdz šim ir bijusi pazīstama Valmieru mūžu salas cienītājiem. Līdz ar to mēs paliekam šeit, turpinam ražot ievērojot gan receptūras, gan darīšanas metodas. Un mūsu mērķis ir saglabāt gan garšu, gan kvalitāti. Citādi mums nebija jēga apvienoties. Kāpēc ir tā pārliecība, ka Lielie nevar uztaisīt tādu kvalitatīvu alu? Te gribēs uzreiz sākt ar tādu līdzību, kuru visdrīzāk varētu atrast vairākās nozarēs, bet es minēšu kā piemēru maizi. Maizi gatavo dažādi, cep dažādi. Ir lielā industriālā maizes ražošana, kuru ikdienā katrs pircējs var atrast lielveikalu plauktos. Un ir mazie mājražotāji, kuri katru kukulīti gatavo ar rokām no dabīga ierauga, cep koka krāsnīs. Vai garša atšķirās? Visdrīzāk jā. Tieši tāpatās kā arī cena. Bet ja mēs pajautātu, droši vien, ka ikdienā katrs no mums lielveikalā ieiet un to maizīti nopērk, bet tad, kad pienāk kāda īpaša reize, svētki, īpaši godi, gribās mums nopirkt arī to mājražotāju, to maizīti, kas varbūt maksā drusku dārgāk. Un tieši tāpatās, runājot par cēsu alu, gadsimtiem ejot, alus ir bijis pieejams ne tikai Rīgas kungiem, bet arī zemniekiem, strādniekiem, kas strādā uz lauka. Alu mēs esam dzēruši gan lielos godos, gan arī ikdienā pēc smagi padarīta darba. Un tieši tas ir arī tā cēsu alus būtība cauri šiem gadsimtiem ejot, nodrošināt ikdienā ikvienam pieejamu alu. Ikdienas maizīte, principā. Cēsu alus ir tā ikdienas maizīte, jā? Jā. Attiecībā uz Valmieru mūžu, tas, ko mēs pavisam noteikti ļoti novērtējam, ir to meistarību un tās zināšanas, kas ir Valmieru mūžā. Un tas ir arī tas mūsu mērķis – turpināt ražot Valmieru mūžā. Un to mēs varam izdarīt tikai gatavojot, brūvējot alu šeit, ar šīm zināšanām, ar šiem cilvēkiem, un nodrošināt šo nemainīgo kvalitāti. Bet uz to mēs tā lūkojamies mazliet nākotnē, jo vēl jau ir jāsagaida konkurences padomes lēmums. Tieši tā, uz šo brīdi mēs esam iesnieguši konkurences padomē nepieciešamos dokumentus un gaidām atzinumu vai atļauju apvienoties. Līdz ar to teikt, ka darījums ir noslēdzies, pagaidām vēl nevaram, ka tagad gaidām konkurences padomes lēmumu. Un kamēr mēs gaidām, Valmieru mūžu rokas klēpī netur, mums ir daudz brīnišķīgi jaunumi. Viens tagad uz Miķeļa dienu mums būs jauna alus garša, kur aicināsim iepazīt, sauks par dzīru alu, tā kā vistumīgākais, garšā biezākais, gaišais alus. Un jau oktobrī mums būs vēl viena portera garša, imperiālais porters, tādā vīna šampaniešu veidīgā pudelē, kas būs līdz šim mūsu tāds īpašākais brūvējums, kur varēs kā tādu smalku vīnu glabāt pagrabā daudzus gadus saviem dzīves vissvarīgākiem notikumiem. Un arī sekojot līdz Valmieru mūžas sociālmēdījiem, kur var jau pieteikties uz alus meistarklasēm, kur var doties un izzināt alus darīšanas un baudīšanas noslēpums gan šogad, gan arī nākamo gadu, gan Valmierā, gan Rīgā. Tāpēc Valmieru mūžas stāsts turpinās.